Jautājums, kāpēc Latvijā krievi visvairāk izkropļo augstāko izglītību, manuprāt, ir ļoti, ļoti aktuāls. Tas attiecas ne tikai uz Latvijas valsti, uz Latvijas augstāko izglītību, uz jauniešiem, kas mācās. Tas attiecas arī lielā mērā un ļoti lielā mērā attiecas arī uz Krievu diasporu, uz tiem cilvēkiem, kuru valoda ir Krievu valoda, kuri mācās studē Krievu valodu. Uz šo jautājumu noteikti būs jāatbild agri vai vēlu. Un es domāju, ka uz šo jautājumu ir jāatbild jau šodien, gan valdībai, gan ministrijai, gan Krievu diasporai, tajā skaitā arī Krievijai un varbūt, ka pat Krievijas vēstniekam Latvijai. Jo jautājums noteikti ir ļoti, ļoti nopietnas, jo izglītība ir strateģiska investīcija. Izglītība, protams, ir tāda parādība, kas ir saistīta ar mūsu nākotnē, ar mūsu cilvēcisko kvalitāti, saistīta ir ar zinātni, pats par sevi saprotams. Izglītība ir saistīta ar ļoti daudzām, kā teikt, sociālām parādībām. Izglītības lomā visiem saprotams, ka ir ļoti labi zinām. Runa ir arī par citautiešu integrāciju Latvijas sabiedrībā, jo no citautiešu izglītības līmeņa ir atkarīga šī integrācija. Integrācijas viens no būtiskākajiem faktoriem ir izglītības līmenis. Ja citautiešu izglītības līmenis ir zems, viņiem pat var rasties liels problēmas, lai izprastu, kas tā integrācija vispār ir par zvēru. Tādējādi šis jautājums, kāpēc Latvijā krievi visvairāk izkropļo augstāko izglītību, šodien ir ļoti, ļoti aktualizējies, un šis jautājums ir aktualizējies, manuprāt, arī tāpēc, ka es esmu sastapies ar vietējo krievu tautības cilvēku ļoti lielu vienaldzību. Gan vecāku vienaldzību, gan pašu jauniešu vienaldzību. Gan viņu inteliģences pārstāvju vienaldzību, gan viņu funkcionāru vienaldzību. Vienaldzība ir totāla. Daudzi pat vispār nesaprot, par ko ir runa. Pie tam nesaprot, par ko ir runa to bērnu jauniešu vecāki, kuri tikko ir beiguši šīs Krievu augstskolas pie mums Latvijā. Iegūši, kā teikt, šo papīru, koročku, bet kāds ir viņu līmenis, vecāki par to vispār nerūpējās. Kaut gan viņi ir maksājuši par šo izglītību, 4 gadus vismaz ir maksājuši, daži pat vairāk ir maksājuši par šo izkropļoto izglītību. Kā teikt, uz šo jautājumu, kāpēc krievi visvairāk izkropļo augstāko izglītību, atbildēt var visdažādākajā veidā. Var teikt un var kā teikt, uzskatīt, ka nav potenciāls, nav zinātniskais potenciāls Krievu diasporā, nav viņu, kā teikt, cilvēciskā kvalitāte tāda un tam līdzīgi. Var pat teikt, ka viņiem nav no kā mācīties. Viņiem nav no kā mācīties, viņi nevar mācīties no latviešu augstskolām, viņi nevar mācīties no kaut kādām citām augstskolām un tā tālāk. Arī tāda attieksme var būt, tāda atbilde var būt uz šī jautājuma. Taču, kas attiecās uz potenciālu un kas attiecās uz jautājumu, no kā var mācīties, skaidrs, ka šeit atbilde ir zināma. Vispirms par potenciālu dažus vārdus. Es savā laikā strādāju Zinātņu akadēmijā. Padomu laikā es strādāju Zinātņu akadēmijā. Mans darbs bija saistīts ar faktiski ne tikai visiem Zinātņu akadēmijas institūtiem, bet arī ar augstskolu zinātnisko darbību, dažādu nozaru institūtu darbību. Es ļoti labi atceros, kāds bija zinātnisko kadru potenciāls Latvijā. Es, protams, ļoti labi atceros, ka lauvas tiesu šajā potenciālā veidoja Krievu izcelsmes cilvēki, kuru valoda, pamatvaloda bija Krievu valoda. Tādu cilvēku bija ne tikai dabas zinātnēs, tādu cilvēku bija arī sociālajās zinātnēs, humanitārajās zinātnēs, socioloģijā, filosofijā, vēsturē. Vēsturnieki, sociologi, filosofi arī šeit bija Krievu izcelsmes cilvēki. Mūsu potenciāls
bija ļoti, ļoti spēcīgs uz visas padomju savienības fona. Ļoti spēcīgs potenciāls bija. Protams, ka šis potenciāls eksistēja, un šis potenciāls, manuprāt, ir arī lielā mērā saglabājies šodien. Tikai jautājums ir par to, kādēļ Krievu valodā organizētā izglītība ir nonākusi dažu alkātīgu, maniakāli alkātīgu cilvēku rokās. Bezatbildīgi cilvēku rokās, un kādēļ ir šis jautājums? Kādēļ Latvijā Krievu augstākā izglītība tiek visvairāk izkropļota, un vispār augstākā izglītība visvairāk izkropļo Krievus. Potenciāls ir, protams, un ir arī no kā mācīties. Vēl es gribu teikt un sākt, šo sarunu ar tādu, momentu. Es 2004. 5. gadā mazliet strādāju privātajā mācību iestādē Turībai. Viņi man apmēram gadu finansēja šīs grāmatas rakstīšanu. Tā ir zinātniska grāmata. Viņi finansēja šīs grāmatas rakstīšanu. Es saņēmu stipendiju, jeb grantu. Tas bija tik liels, ka es varēju mierīgi, nedomājot par maizi, varēju sēdēt un rakstīt šo grāmatu. Tā ir no manām 20 un vairāk grāmatām vienīgā pirmā, un es domāju arī pēdējā grāmata, kuru es rakstīju, ar iepriekš jau saņemtu avansu. Kādēļ es par to runāju? Tā ir attieksme pret zinātni. Tā ir attieksme pret zinātni Turībā. Apmēram 9 gadus es nostrādāju Baltijas starptautiskajā akadēmijā, kura, manuprāt, izglītību Latvijā kropļo visvairāk. 9 gadus es tur nostrādāju. Šajos 9 gados es sagatavoju 8 grāmatas. Šīs grāmatas ir izlasījuši studenti, Šīs grāmatas lasa arī, protams, citu augstskolu studenti, visi tie, kam tas interesē. Taču par šīm grāmatām mūsu akadēmijas vadībai nebija nekāda interese. Es viņus rakstīju pats par savu, naudu, pats par savu, saviem izdevumiem un tā tālāk. Tieši otrādi, saistībā ar šīm grāmatām sākās man pašam dažādas nepatikšanas, kuras, protams, stimulēja skaudība. Sākumā es prasīju, lai iekļauj arī slodzē šīs lietas, šos darbus, zinātnisko darbu, lai iekļautu manā slodzē. Es saņēmu ļoti kategorisku atbildi. Es sagādāju nepatikšanas mūsu saimniekiem, un tas beidzās ar manu atbrīvošanu 11. martā. Kas vēl arī noteikti jāsaka tūlīt pašā sākumā. 1992. gadā, tātad pirms 20 un mazliet vairāk gadiem, tika izveidota mūsu Baltijas starptautiskā akadēmija, bijušais Baltijas Krievu institūts. Tajā pašā gadā, 1922. gadā, tika Maskavā izveidota pilnīgi jauna mācību iestāde, kura tagad saucās Nacionālā pētnieciskā universitāte ekonomikas augstskola, kuru tradicionāli, un es arī to darīšu, dēvē par Višku. Višai škola ekonomika, Viška. Tā nav Viška priekšnošaušanas, tā nav Viška cietumstūrī, tā ir Višai škola ekonomika, Viškai. Tātad pirms 20 gadiem vienā laikā izveidotas divas pilnīgi jauna tukšā vietā izveidotas divas jaunas augstākās mācību iestādes. Šīs iestādes šajos 20 gados ir attīstījušās tādā veidā, ka viņas nevar salīdzināt. Šeit ir runa par to, no kā var mācīties Krievi. Krievu, augstskolu veidotāji Latvijā, no kā viņi varēja mācīties. Par Višku es varu runāt, protams, ļoti ilgi. Man noteikti ne tik ilgi kā par Baltijas starptautisko akadēmiju, taču arī ļoti, ļoti ilgi, jo es katru dienu visus šos gadus, vismaz kādus jau 9 gadus, katru dienu apskatos viņu saitu un zinu, kas tur notiek. Tur strādā daudz mani draugi, zinātnieki, kuri atgriezās no Amerikas, atgriezās no Izraēlas, strādā. Ar Višku mēs varētu arī izveidot, ja gribētu, kopīgus projektus, jo, šie sakari ir visaugstākajā līmenī šajā mācību iestādē. Kas ir Viška? Viška šodien ir viena no vislabākajām Krievijas augstskolām.
Viena no vislabākajām Krievijas augstskolām. Viņa ļoti strauji iekaro arī pasaules reitingos tādu jau augstu vietu. Tā ir mācība iestāde, kura var būt par paraugu visiem tiem, kuri grib izveidot normālu, kā teikt, izglītību, normālu augstāko izglītību. Viškā ir fakultātes, katedras, ir, protams, arī programmas. Baltijas starptautiskās akadēmijas studenti nezina, ko nozīmē vārds katedra, viņi nezina, ko nozīmē vārds fakultāte, viņi nezina, ko nozīmē vārds dekanāts, dekāns, viņi nezina arī faktiski, ko nozīmē vārds rektors, prorektors zinātniskajā darbā. Viņi zina tikai to, ko nozīmē saimnieks, kā sauc saimniekus. Saimnieka uzvārds, jo visi akadēmiskie jautājumi, organizatoriskie, saimnieciskie jautājumi ir jārisina ar saimnieku. Kā teikt, tāda jau tīri, kā teikt, tāda elementāra atšķirība. Viškā, protams, ir zinātne. Viškā ir zinātne. Pie tām tā ir zinātne, un tur strādā zinātnieki, kuri ir valsts eksperti, ministriju eksperti, prezidenta padomnieki, valsts komisijās strādā. Viška, protams, izdod grāmatas, viņiem ir zinātniskie pasākumi, nepārtraukti katru nedēļu ir kāda konference, kāds simpozijas, kāda semināri, protams, ir milzīgā, kā teikt, milzīgā lielumā. Uz Viškas fona Baltijas starptautiskā akadēmija ir, protams, pilnīga karikatūra. Un man, kā teikt, visvairāk pārsteidz tas, kā vietējie Krievu cilvēki ar to samierinās, un viņi vispār nemaz negrib dzirdēt par šīm lietām. Jo zinātne manā bijušajā darba vietā nav iekļauta. Zinātne nav izdevīga, jo nenes nekādu peļņu, un tieši otrādi atrauj naudu no peļņas, kuru var sabāst, kā teikt, savās kabatnēs. Nedomā par nākotni, to pilnīgi nedomā par kadriem. Es paskatījos doktora programmas. Manā bijušajā darba vietā. Doktora programmas. Ir tāda mode privātajām augstskolām tagad arī izveidot vismaz 2 doktora programmas. Tā ir tāda prestīža lieta. Doktora programmu, protams, vajag veidot, jo tas ir kadru jautājums. Un bez doktoriem nekādi kadri nebūs pat šajās formāli, kā teikt, nebūs pat šajās kroplējās augstskolās. Es paskatījos šo doktoru programmu. Jāsaka tā, ka viņa ir vēl kroplāka nekā šīs programmas ir un visa tā darbība un visas šies, kā teikt, nodarbības saraksti nekā tā programma, kurā man bija gods strādāt un kuru visi arī saimnieki un pats programmas direktors pasniedzēja atzina par pilnīgi debīlu programmu. Mūsu doktora programmas ir izveidotas ekonomikā, juridiskajās zinātnēs. Taču ir ļoti labi zināms, kāds ir stāvoklis zinātniskajā attīstībā mūsu augstskolā. Un skaidrs, ka zinātniskais segums šīm doktora programmām nevar būt nekāds. Varbūt tikai formāli, kā teikt, kaut kādi ķeksīši izdoti kaut kādu lekciju konspektu veidā. Tie, kas strādā Baltijas starptautiskajā akadēmijā, zina, ko nozīmē slavenie lekciju konspektie. Kāds ir rezultāts visām šīm kroplībām? Rezultāts ir, protams, ļoti bēdīgs. Rezultāts pirmkārt ir tāds, ka ir jāpapildina Latvijā krimināla likums, nosakot atbildību par izglītības izkropļošanu. Par izglītības izkropļošanu sodi krimināla likumā vēl nav paredzēti, taču protams, ka pienācis laiks ir papildināt mūsu likumus. Kas vēl ir rezultāts, ir vēl tāds, ka, protams, šajos gados ir radusies veselā, paudze, kuras izglītības līmenis ir ļoti, ļoti zems. Ļoti zems augstākās izglītības līmenis. Un tas noteikti atsaucās uz mūsu darba tirgu, uz mūsu sabiedrības cilvēcisko kvalitāti kopumā, uz cilvēcisko kapitālu. Rezultāts ir arī tāds, ka noteikti valdībai ir jāiejaucās, valdībai ir jāmaina likumdošana attiecīgi, valdībai ir, kā teikt,
jāvēršas pret to ņirgāšanos, ko pat atklāti nebaidās atspoguļot šīs privātās kroplās augstskolas. Pienācis ir laiks ļoti, ļoti stingri izvērtēt tieši privātās augstskolas un īpaši Krievu privātās augstskolas. Saprotams, ka attieksme šeit ir jābūt diferencēta. Baltijas starptautiskā akadēmija ir savdabīgs simbols Krievu augstākai izglītībai Latvijā, Baltijā. Pretenzijas ir milzīgas gan pašiem saimniekiem, gan viņu, kā teikt, pakalpiņiem. Taču tas viss ir ļoti, ļoti rūpīgi jāpārskata, lai, teikt, nepadziļinātu mūsu nelaimi. Paldies!